Ozolnieku Monarhs spēlētāji. Es saviem vārtiem tur Kārlis Kalvītis, labs spēka paņēmiens tur Dinamo Juniors. Tas ir Sama Falovs, pirmās maiņas centra uzbrucējs. Aktīvi nospēlē, viņš arī kapteiņa asistents. Ražants augumās spēlētājs, vēl ļoti pietiekami jauns. Viņam vēl viss priekšā aktīvi presingo Dinamo Juniors spēlētāji. Redzam, viens aktīvi izvirzīt aizsardzības zonā, un šobrīd jau Elvis Želubovskis pagaidām cilvēks, kurš ir guvis vienīgos vārdus šajā spēlē. Viņš lieliski iesaistījies arī šajā play-off izspēlē. Viņš guva vienīgos vārdus ar tādu labu, spēcīgu metienu cauri aizsargiem un atklāja spēles rezultātu. Pagaidām 0-1. Vadībā ir viesi no Ozolniekiem, Ozolnieku Monarhs spēlētāji. Elvis Želubovskis pagaidām ir aiz vārtiem, arī spēlēs epizodiski Latvijas valstsvienībā. Viņš piespēlēs Sergejam Durdinam, kuru mēs parasti atceramies kā aizsargu, taču Ozolnieku Monarhs sastāvā viņš gan spēlē uzbrukumā. Atkal Želubovskis meklē, kam piespēlēt. Turpat jau zona gatavs noslēgt ir Gončaruks, viņam arī piespēle. Gončaruks met tādu vieglu plaukstas metienu. Taču atkal Ripa iestrēgs virzonā, precīzi, ļoti cieši virzonā spēlē Ozolnieku Monarhs. Ļoti cieši tad aizsardzības stāja ar virzonā. Viņi varbūt nav paši ātrākie, taču viņi ļoti tuvu viens otram spēlē, viens otru piesedz. Un pagaidām Dinamo Junioram atkal sagādā grūtības iet uzbrukums zonā un mēģināties atspēlēt. Šeit atkal spēja, kad pēc vārdsarga atvērītā metiena var ar atkārtotu metienu raidīt Ripu vārtos. Lukaševskis šobrīd piespēle Želubovskim, atkal Lukaševskis. Tāds viltīgs metiens piespēle gar vārtiem. Tagad Sergejs Durdins. Apslidos vārtus, tā viņš arī dara. Piespēle Eduardam Ivanovam un uzreiz uz otru malu Lukaševskim. Momentāls metiens, taču nedaudz garām vārtiem. Laika paliek arvien mazāk Dinamo Junioram. 12,5 minūtes atlikušas, ko spēlēt trešajā trešdaļā. Un viss pagaidām norit pēc Ozolnieku Monarhu plāna. Spēle notiek viņu uzbrukuma zonā, viņu vārdu drošība netiek apdraudēta. Un varbūt tagad to puisis, kas tur ieskrējies, ir aiziet gan uz malu, meklē, kam piespēlēt, atrod! Sama Falovs pret Andi Āboliņu. Un šoreiz Monarhiem izdodas iemetienā uzvarēt. Sidorenkovs pret diviem pretspēlētājiem. Un neizdodas uzbrukuma zonā Ripu saglabāt Monarhiem. Sidorenkovs raida Ripu dziļi pretinieku zonā. Tad pirmais Kārlis Kalvītis nonāk pie Ripas. Kalvītis pret Minājevu. Kalvītis izdodas Ripu piescīnīt, viespēle. Bāzes klubs. Skatīsimies, kā izvērtīsies šis trešais periods. Pagaidām Junioram sokās labi. Viņi ir uzvarējuši pirmo iemetienu un viņa labākie spēki laukumā. Pirmā maiņa, tur Opoļskis jau steidzās pie Žabotīnska, kurš bija pārtvērst Ripu. Uzbrukums gan ir beidzies, taču vēl aizvien nekas bīstams uz viņu vārtiem šķiet nebūs. Nē, tomēr ir, un taču neizdevās tur Puriņš. Šobrīd 67. numurs piespēlē Romašovam, pirmās maiņas kreisās malas uzbrucējiem. Ātrs šis spēlētājs, arī labs augums, pietur Ripu, izmanto savu lielo augumu, labs ātruma īpašības šim spēlētājiem. Taču šķiet, ka nekur tālāk pa laukuma stūra atkal Dinamo Juniors netiek. Jā, nedaudz šķiet jāpamaina ir šīs spēles koncepcija ar Dinamo Junioram. Redzam, ka viņi alaži mēģina pa malu iet pretinieku zonā, taču tur jau pretī ir pretinieka aizsarga un ātri spēlētāji Svilp Klosē. Un kas šobrīd notiks? Atkal tur cīņa laukuma stūrī. Tur Sama Falovs, Opuļskis Edgars un nāk palīgā jau Romašovs. Romašovs arī izdod uz priekšu Opuļskiem, un Opuļskis neizmetā fantastiski iespēju izlīdzināt spēles gaitu, panākt 3-3. Ļoti labi piespēle no partnera Romašova. Sama Falovs tagad aiz vārtiem, šis ražanais centru uzbruzējs. Atkal Opuļskiem labi iespēja, vēl viens metiens. Fināla un pusfināla sērijas. Fināla sērijā arī 1-3 uzvarām. Tikmēr šo zonu jau šī sērija tiks aizdīta līdz 3 uzvarām. Fināla sērija arī līdz 4 uzvarām. Tāpat arī, ja regulārās sezonas ietvaros papildu laiks netika izspēlēts, uzreiz sekoja bullīts. Bullīšu sērija līdz 1 gūtiem vārtiem. Dzirdam, pēc junior metiena vien vārtus, tad viņš glābja Monarhus.
labs Rīdznieku uzbrukums, ielauzušies viņa pretinieku zonā, taču izdodas Monarhiem Ripu atgūt raidīto ārpus savas aizsardzības zonas. Jā, kā iesāk, tad, ja regulārajā sezonā papildu laiks netika izspēlēts, tad pašlaik šajās spēlēs. Juniors vārdsāk 2-5 panāk Elvis Želobovskis. Tas šķiet arī viss. Jautājumi noņemti. Jāapsēs šķiet būs Ozolnieku Monarhs ar iekļūšanu nākamajā turnīra kārtā. Tikmēr Rips lēnā garā slīd pāri visam laukumam. Samofalovs, metiens un arī vārti. Izdevās pretinieku zonā Ripu izcīnīt Rīdzniekiem, sekoja piespēle un lielisks Iegors Samofalova metiens. Izdodas Rīdzniekiem atgūt vadību, panāk 2-1. Zonā cenšas izlausties līdz vārtu priekšai, tās neizdodas. Viņu Arvis Purviņš aktīvi nospēlē, atņem viņam Ripu. Un jau Rīdznieku uzbrukums. Labi piespēle, bīstams metiens Ripu vārtu priekšā. Neizdevās Žobotīdskam pēc puiska metienu šo Ripu tvērt. Turpat to vēl Samofalovs pacīnījās, taču tomēr Monarhi to atguva. Pašlaik Želobovskis pretinieku zonā izdara metienu. Tā drīzāk bija tāda piespēle atpakaļ, taču izdodas junioriem pārtvert piespēli. Aktīvi, tiešām aktīvi cenšas spēlēt Monarhi. Tomēr viņiem vienu vārtu jāatgūst. Arī pašlaik Drellings izcīna Ripu uzbrukumu aizsardzības zonā. Tikmēr uz priekšu dodas Samofalovs. Samofalovs izdara metienu Ripu vārtu priekšā, taču neizdodas Romašovam izdarīt atkārtot metienu. Uz priekšu dodas Andis Āboliņš. Viņa metiens gan lido garām vārtiem. Un neizdodas uzbrukuma zonā saglabāt Ripu Monarhs spēlētājiem. Samofalovs un Andis Āboliņš. Izdodas Rīdzniekiem iemetienā uzvarēt, taču tur jau tālāk nākamā saspēle nesekmīga. Izdodas pagaidām vēl noturēt Ripu, piespēle. Berharda metiens, Ripu vārtu priekšā. Pietur Ripu aiz saviem vārtiem, nesaprotas un nedaudz savā starpā partneris. Samofalovs dodas uz priekšu. Viens no augumā ražinākajiem junior spēlētājiem, jau viņš arī aiz vārtiem, piespēle Ripu grapmali Purviņam. Samofalovs, Romašovs ar Ripu. Samofalovs nostājušies Rīdznieki. Purviņš izdara uzmetienu. Diezgan bīstams uzmetiens padevās, turēt garso puļs. Mēģināja Ripas lidojumu pielabot, taču lidoja Ripu garām vārtiem. Samofalovs. Vēl 40 sekundes kāds kā vairāk mājā spēlē junioriem. Pašlaik tur Lukaševskis aktīvi pacīnās, taču izdodas junioriem izcīnīt Ripu. Romašovs cīņa laukuma stūrī. Tomēr atskan tiesneša Vil, piespiesta Ripa. Un līdz ar to iemetiens sakos laukuma neitrālajās. 5-3 ļoti grūts periods ir iestājies Dinamo junioram. Tur precīzi atkal spēlē Puriņš ar Jākapsonu viņiem aizsardzībā. Vienīgais uzbrucējs Samofalovs. Labākais spēku Ozolniekiem, tur Elvis Želobovskis atkal jau ieslido pretinieku zonā. Jānis Lukaševskis, neskatoties piespēli Edgaram Lipsbergam. Atkal Lukaševskis, Želobovskis, Lukaševskis. Vārtu priekšā tur atkal ir ieņems vietu Eduards Ivanovs, aizsadz skatu Guntaram Reisam, taču šoreiz ļoti labi nospēlē aizsardzībā Dinamo juniors spēlētāji. Bloķēts metiens un Ripa ir atstājis viņu aizsardzības zonu. Samofalovs tur, augstu lido Ripa, Elvim Želobovskim neizdodas tur raidīt vārtos. Atkal Puriņš ļoti labi nospēlē un jācīnās līdz laiku spēlēt nevarēja. Izdodas ieiet pretinieku zonā Monarhiem, Ozolapa Ripu laukuma stūrī. Piespēle Bogdanovam. Bogdanovs regulārajā čempionātā bija rezultīvākais komandas spēlētājs, vienlaikus arī visas līgas rezultīvākais aizsargs, bīstam piespēle vārtu priekšā. Un tur tomēr izdodas junioriem pirmiem nokļūt pie Ripas, raidīt to pāri visam laukumam. Mazākā minūte atletisko spēles skaits kā vairākumā mājiniekiem. Pagaidām tā nopietni junioru sargātos vārdus jau apdraudēt nav izdevies. Želobovska metiens tiek bloķēts. Feoktistovs piespēle Ivanovam, Ivanova metiens. Turpat vārtu priekšā bija Želobovskis, bija gatavs pielabot šo metienu. Lukaševskis atpakaļ piespēle Bogdanovam.
Nu, un atstāja arī uzbrukuma zonu. Viss no sākuma jāsāk Monarhiem. Lukaševskis. Neizdodas piespēle. Tur atsits pret kādu no juniora aizsargas slidām. Durdins. Un piespēle vārtu priekšā. Sardzības zonas. Nu, cīņa par Ripu laukuma neitrālā daļā. Juniori tur pats izdodas to atgūt. Un neizdodas tur Opuļskim iet pretinieku zonā. Pašlaik Arvis Purviņš ar Ripu. Jā, nu daudz liels spēles laiks tiek aizdīts neitrālajā zonā. Pēdējās minūtēs maz ir uzbrukumu. Līdz ar to divas aizraujošas trešais mums jāiz muguras un ticu, ka arī priekšā nākamās 20 minūtes nebūs ne mazāk interesantas. Nu, tikmēr mačs ir atsācies ar Ripu juniori aiz saviem vārtiem. Un tur piespēle uz labo malu. Adresātu gan tā arī nesasniedz. Pašlaik cīņa laukuma viduszonā. Tur Samofalovs pacienījās par Ripu. To iegūt gan viņam tā neizdevās. Lukaševskis. Un arī piespēle uz Žalbo.